bija. Viss, lai gaisma spīd cauri man, nodomāja Teremonija. Viņa bija rūķenīte, kas bija ļoti nolēmusi nest Rūtlandē jaunu apziņu. Viņai likās, ka tas, kas tagad notiek, nav labi. Visi ir mainījušies, viss ir mainījies. Kādreiz nemaz tādu strīdu, dusmu un lamu nebija. Jā, mēs dzīvojām daudz vienkāršāk, bet arī laimīgāk. Kāpēc tagad tā nevar būt? Kāpēc man jāklausās dusmīgi kaimiņu un muļķīgas trakas runas? Es gribu, lai viss ir mierīgi, saticīgi un vienmēr viss ir jauki, saldi, gaiši un mīļi. Ko man darīt, lai tā būtu? Viņa turpināja prātuļot. Kamēr viņa gremdējās pārdomās, tai klāt pielidoja bite Elūze un maigi iebilca ausī. Tad tu tik satraukt un cītīgi prātuļo. Tev domas tā vārās, ka izskatās, ka dzirkstels no galvas lido ārā un šļāc uz visām pusēm. Vai kas atgadījies? Teremonija mazliet apmuls par ko tādu, viņa taču ļoti cenšas visiem palīdzēt. Vai tad pat gabalu nav redzama gaisma, kas man spīd cauri? Es taču visu labā te pūlos. Šo viņa neizteica skaļi, bet nodomāja gan. Viss, ko Teremonija darīja, viņa vienkārši paskatījās uz Elūzi ar savām tumšbrūnajām acīm, kuras bija tik spožas, ka tajās atmirdzēja bitīts atspulks. Teremonijai mugurā bija kobalta dzeltenis džemperis un tumši dzelteni svārciņi. Zeķītes bija ar dzeltenām un brūnām strīpiņām. Akcentam brūnajos matos bija iesieta koši zila lente un kājās zilo visbalīšu kurpītes. Viņas kopskatā ir kaut kas no bitēm un medus rudzu puķu laukā. Pilnīgi var sajust vasarīgi brīnišķīgo smaržu, nodomāja bitīte Elūza. Kā tad tev vispār iet? Tu izskaties ļoti saulaini un iedvesmojoši, atkal ierunājās Elūza. Kā man iet? Es nezinu, man pat grūti pateikt. Klau, vai tu nemanīji, ka caur mani spīd spoža dievišķa gaisma? Es gribu, lai uz visiem laikiem no Rūtlandes pazūd nesaskaņas un dusmas, un viss ir saldi un mīļi. Mierīgi un patīkami. Kaut kādā brīdī te viss ir sagājis šķērsām. Kādreiz taču tā nebija. Es zinu, ka ja caur mani spīdēs gaisma, tas palīdzēs, ko sakārtot. Vārdi pār lūpām Teremonijai pārlīja paši no sevis. Vai tu domā, ka šeit kaut kas nav kārtībā? Bitīte turpināja jautāt. Nu, protams, ka nav. Vai tad tu pati neredzi? Visam būtu jābūt savādāk, mīļāk un mierīgāk. Visam ir jābūt pareizi. Un kā tad tas ir pareizi? Nu tā kā bija agrāk, kad neviens nezināja, kas ir laime un nezināja, kas ir nelaime, kad neviens nestrīdējās. Kādēļ tu gribi, lai ir kā agrāk? Tas nu gan tev ir jautājums, vai tad tu pati nesaproti kādēļ? Vai tad tas nav pilnīgi skaidrs un labi redzams? Nē, īsti nesaprotu, par ko tu runā, jo katram ir savs skatījums uz lietām un notiekošo. Teremonija tagad patiesi apjuka. Jo vai tad runa nav par visas Rūtlandes labklājību? Runa taču nav tikai par manām domām un pārdomām. Tas taču nemaz nav personīgi. Rūķīte satraukti prātuļoja. Viņas abas virzījās uz priekšu un klusēja, līdz nonāca pie skaistās un ziedošās magnolijas. Elūza dziļi ievilka elpu un ieelpoja kūku saldu un spēcīgo aromātu. Viņa vienkārši atmirdzēja no labsajūtas, likās, ka caur viņu mirdz gaisma, un
un no tās lido milzum liels daudzums koši rozā, krāsainu un zeltainu sirsniņu. Ceremonija izbrīnīta izplet acis un skaļi ierunājās. Vai tu pati redzi, ka no tevis tagad gaisma spīd un sirsniņas lido? Es arī tā gribu, lai palīdzētu visai Rūķlandei kļūt labākai un tās iedzīvotājiem atgriezties pie to vecā dzīves ritma. Kāpēc tu tik ļoti gribi, lai viss ir pa vecam? Vai tev tiešām šķiet, ka tā ir labāk? Jā, nu, protams, ka tā ir labāk. Tad viss bija mierīgi, mīļi un saticīgi. Visas ģimenes turējās kopā. Puķi neskrēja prom cits no cita. Tie pat nezināja, kā strīdēties. Visi dzīvoja jauki, mīļi un saticīgi līdz mūža galam. Es vēlreiz jautāju, kas tev, mīļo Ceremonija, atgadījies? Kas tavā sirsniņā sāp? Viņš mani pameta. Rūķis Egermonions paņēma un aizgāja no manis un atstāja vienu pašu ciemata vidū. Tas taču kādreiz nebūtu noticis, ja divi rūķi sagāja kopā un sāka veidot savu lielo saimi, tie nekad nešķīrās. Man tas ļoti, ļoti sāp. Gan jā, tāda sajūta, ka sirdī ir iedūrusies stikla atlūze un tur iekšā griežas un no tā man sirds sāk sairt 1000 mazos gabaliņos. Es pat biju pie daktara, bet viņš teica, ka mana sirds esot pilnīgi vesela. Ko lai es daru? Es domāju, ka ja viss būtu kā bija, tad Egermonions mani nemaz nebūtu pametis, un tad man nemaz nebūtu jāpiedzīvo šīs šaušalīgā sirds sārdīšana. Bitīte uz Ceremoniju vienkārši skatījās un likās, ka viņas siltajā skatienā ir visa dievišķā mīlestība, pieņemšana un labestība. No šīs skatiena magnolija koks pārklāja pār Ceremonijas pleciem rozā lielā gaismas smaržas un ziedu dziedniecības plīvuru, kas ietina viņu saldā miegā. Tā joprojām sirds sāpēja, bet viņa vairs nejūtās tik vientuļa. Es nesaprotu, kā tas iespējams. Man likās, ka tev pasaule nemaz nerūp, bet tu vienkārši lūkojies uz mani, un man paliek tik viegli un mierīgi. Koks arī pilnīgi dzird tavu skatienu un paklausot apsadz mani ar šo burvju segu. Kā tad ir tieši tas, kas notiek? Es arī gribu, lai citi caur mani var šādi sadziedēties. Mīļā Ceremonija, man rūp Rūķlande un visi tās ietmītnieki, pat ļoti, un es visus jūs bez nosacījumiem mīlu, un ja man rodas kāda dusma vai aizskaitinājums pret kādu, es palūkojos, kas man pašai sevī sāp. Un ja man šķiet, ka ar Rūķlandi kas nav kārtībā, es lūkojos, kas manī pašā sagājis greizi. Redzi, mana mīļā Rūķīte, tas, kā tu redzi pasauli, nav viss tas, kāda tā ir, bet gan tas, ko pati pārdzīvo. Es tagad to patiešām sapratu. Un tad jau sanāk, ka ja gribu palīdzēt visai Rūķlandei, man jāsāk ar sevi pašu. Un tad caur to notiks brīnums. Jā, tieši tā. Un es ticu un zinu, ka tev izdosies. Nāc pie šī koka ikdienas un stabulē šo stabulīti. Viņai kā īstai burvei pēkšņi rokās bija stabulīte, kas darināta no magnolija koka zariņa. Kad šo stabulīti spēlēs tās skaņa, dziedēs tavu dvēseli un sirds
dievišķa koka un katra nots piepildīta ar Dieva sirds skaņu un mīlestību. Tas nenozīmē, ka tev uzreiz būs viegli, bet gan nozīmē, ka tu spēsi iemācīties no pārdzīvotā un caur to, ko būsi iemācījusies, tu palīdzēsi citiem un ne jau atgriezt pasauli vecajā, it kā ar to kaut kas nebūtu kārtībā, bet atklāt mīlestību ik uz stūra un ko vērtīgu it visā, kas ir noticis, notiek vai notiks. Un kā es zināšu, kā man jāspēlē, es to nekad neesmu darījusi. Tu jau to zini, jo spēlēs tava dvēsele. Un Dievs čukstēs tai, kas jādara, jo citādi jau tas nemaz nebūs dziedējoši, bet gan tikai gudri un skaisti. Ceremonijas sajūta savā sirsniņā Elūzas teikto un sāka spēlēt. Skaņa no instrumenta plūda skaista un īpaša, kad viņa bija pabeigusi stabulēt, bitīte bija prom un koks atmirdzēja vēl neredzētā mirdzumā. Tas bija uzplaucis sadziedētās dvēseles gaismā. Šovakar ceremonija viena savā mājiņā jutās ļoti labi un viņai pār lūpām lauzās klusi čuksti. Paldies, 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 un viņa tos veltīja gan Rūķim Egermonionam, gan bitītei, gan visai Rūtlandei. Tā cieši iemiga, un no rīta pamostoties jau jutās mazliet labāk, un bija gatava atrast sevī gan spēku, gan skaidru atbildību par savu dzīvi un tajā notiekošo. Viņa bija laimīga. Ko tu dzirdēji šajā stāstiņā? Vai tu esi laimīga? Vai esi gatava pieņemt, ka tev jāsadziedēs pašai un ka ar pasauli viss ir kārtībā? Vai redzi, kā ārējās izmaiņas uz labu notiek tikai caur katra paša iekšējām